Pirmā nodaļa. Salamana pamācības 14:12. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noveda nāvē. Saistītais Jēzus. Lūkas evaņģēlijs 12:49-50. Uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, kaut tā jau degtu. Bet man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā es ciešu, pirms tas notiks. Sinodālais tulkojums. Šos vārdus var atrast tikai Lūkas evaņģēlijā. Neviens no 3 citiem evaņģēlistiem nav mums šos vārdus atklājis, kurus izteica kungs Jēzus. Interesants ir tas fakts, ka šīs divas frāzes burtiski izlauzās pilnīgi negaidīti no Jēzus lūpām viņa runas laikā par pavisam citu tēmu, kurai nebija nekāds sakars ar šiem vārdiem. Rodas iespējas, ka šajā īsajā izsaucienā kungs uz mirkli atvēra savu sirdi mācekļiem, lai viņi tajā ieskatījušies varētu ieraudzīt un saprast kaut ko ļoti svarīgu un daudz dziļāku. Tas notika pašā karstākajā viņa kalpošanas laikā, kad viņam bija vislielākie panākumi un atzinība. Aklie kļuva redzīgi, klibie staigāja, slimie tika dziedināti, mirušie augšām cēlās. Un tieši šajā viņa kalpošanas uzplaukuma laikā tas kungs pēkšņi mācekļiem atklāja savu sirdi. Tā, it kā nespētu vairs par to klusēt. Tajā laikā, kad tauta viņu sumina un godā, viņš saka, ka notiekošais nav tas, kādēļ patiesībā viņš ir nācis. Kā galvenais mērķis viņa nākšanai pasaulē ir tajā, lai nonestu uz zemi uguni. Bet pirms tas notiek, turpina Jēzus, man jātop kristītam, un kā es ciešu, pirms tas piepildīsies. Dārgie draugi, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz vienu domu, kuru vēlos lietot kā atslēgas vārdu dotajai tēmai. Un tie ir šie vārdi: kā es ciešu. Jēzus teica, ka viņš nevar nonest uz zemi uguni līdz tam brīdim, kamēr neizies cauri kristībai. Domāju, ka jūs saprotat, ka šajā gadījumā nav domāta ūdens kristība, bet kristība ar smagām ciešanām un mocekļa nāvi pie krusta. Tikai tai izejot cauri, viņš var nonest uz zemi uguni. Atklājis ļaudīm patieso savas nākšanas mērķi, kungs pēkšņi izsaucas: ak, kā es ciešu, pirms tas piepildīsies. Kā es ciešu? Ko nozīmē šie vārdi? Ko ar tiem Jēzus gribēja pateikt tad, un ko viņš grib pateikt šodien mums? Ja paskatāmies dažādos Bībeles tulkojumos, tad uzreiz ir redzams, ka šie kunga vārdi dažādās valodās pausti dažādi. Angļu valodā un arī zulu cilts valodā ir pielietots vārds, kam nav nekāda sakara ar minēto. Tādos gadījumos vislabākais ir lietot grieķu oriģinālu, kurš bija par pamatu strādājot pie
svēto rakstu tulkojumiem citās valodās. Šeit, šajā dotajā vietā, mēs atrodam vārdu Zuneho. Lai saprastu šī vārda nozīmi, ieskatīsimies citās svēto rakstu vietās, kur grieķu bībelē tiek šis vārds lietots. Tā piemēram, Lukas 22:63 ir rakstīts, ka ļaudis, kas turēja Jēzu, lamāja un sita viņu. Šeit vārdam Zuneho atbilst vārds turēja, kas cēlies no darbības vārda turēt. Dotais vārds pareizāk atspoguļo nozīmi grieķu vārdam Zuneho. Lai vēl skaidrāk to izprastu, atcerēsimies notikumu, kad Kristu saņēma Ģetsemanes dārzām, un par tālāko ņirgāšanos par viņu, kad viņš esot sasaistīts, klusu ciešot stāvēja savu mocītāju priekšā. Visu to, ko Jēzus tajā laikā pārcieta, tās baisās dvēseles sāpes, kuras viņš pārdzīvoja tajās savas zemes dzīves šausmīgajās stundās, arī labi atklāja grieķu vārda Zuneho nozīmi. Tādā veidā to, ko Bībele krievu valodā pauž kā es ciešu, patiesībā nozīmē daudz vairāk kā vien ciest, bet arī iekļauj sevī domu, kuru izsaka vārdi sasaistīts, paņemts gūstā, mocīts, plosīts. Citā vietā svētos rakstos tiek stāstīts par to, ka viena sieviete, kura sirga 12 gadus ar asiņošanu, piegāja pie Jēzus brīdī, kad viņš bija ļaužu pūļa vidū, un aizskārusi viņa drēbju vīli, vienā brīdī tika dziedināta. Uz Jēzus jautājumu, kas mani ir aizskāris, Pēteris izbrīdījies atbildēja: Meistar, ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež. Lukas 8:45. Grieķu oriģinālā vārda spiež vietā atrodas Zuneho. Tā iepriekšējam vārdu uzskaitījumam, kas atspoguļo vārda Zuneho domu, var pievienot ierobežots, sažņaukts, tas ir tik ļoti saspiests no visām pusēm, ka praktiski nav iespējams kustēties vai jau kaut ko darīt. Un tomēr arī tas vēl nav viss. Lukas 19:42-44 ir aprakstīts, ka Jēzus pirms Paskā svētkiem dodas uz Jeruzālemi, un pienācis tuvu pilsētai, rūgti sāk raudāt, sakot: kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmens. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Šie divi vārdi, ielenkts un spaidīts, ir vēl viens tulkojums vārdam Zuneho. Grieķu tekstā šeit mēs atrodam sevišķi spilgtu un pilnīgu gleznu, kas visdziļāk ataino nozīmi grieķu valodā lietotajam vārdam. Raudot par šo vareno un slaveno pilsētu, Jēzus saka:
Jeruzaleme, Jeruzaleme, nāks dienas, kad ienaidnieki tevi aplenks un spaidīs no visām pusēm. No visām pusēm tev apliks nocietinājumus, tā, ka vairāk nevarēs ne ieiet, ne iziet. Un tu būsi ienaidnieku apņemta kā katlā un aiziesi bojā. Pagāja laiks, un Kristus vārdi precīzi piepildījās. Tieši tā notika, kad Romas karaspēks Jeruzalemi ieņēma un izpostīja. 143 dienas turpinājās aplenkums, un pēc šīm dienām romiešu karavadonis Tic pavēlēja pilsētu iznīcināt, burtiski nolīdzinot to līdz ar zemi. Tieši tāpat viņš pavēlēja rīkoties ar tur dzīvojošo tautu. 6000 izraēliešu tika nogalināti visnežēlīgākā veidā, bet pārējos saņēma gūstā un paverdzināja. Lūk, kāpēc. To paredzot, Kristus raudāja sakot: kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Dargie draugi, kaut arī mēs varētu saprast to, kas mums pie miera vajadzīgs. Ja arī mēs Jēzu nepieņemsim tad, kad viņš atnāks, tad nākotne mums neko labu nenesīs. Un vēl beidzamais. Marka 6:55-56 stāsta par to, ka pie Jēzus atnesa slimos, lai viņš tiem pieskartos un dziedinātu. Šeit, attiecībā uz vārdu slimie, grieķu valodā arī ir vārds zuneho. Un tā es mēģināju jums paskaidrot, ko nozīmē jūsu bībelē lietotais vārds mocīts. Un jūs paši varējāt pārliecināties, cik gan daudz sevi ietver un cik dziļa ir šī vārda nozīme. Bet tagad atgriezīsimies pie mūsu teksta un iepriekš teiktā gaismā izskatīsim to vēlreiz. Tajā laikā, kad Jēzus vārda spēkā neveselie tika dziedināti, viņš teica pats par sevi, ka ir slims. Kad viņa spēkā tika atbrīvoti ļauno garu apsēstie, pats viņš bija gluži kā sasaistīts. Reizēm es iztēlojos, kā tas varētu izskatīties, ja kāds gleznotājs attainotu to savā darbā, saistīto Kristu. Jēzum tiek veltīti cildinoši vārdi, skan slava un pateicība, viņu pagodina un paaugstina, bet viņš, atklājot savu sirdi ar skumjām, saka: kā es tieku mocīts, cik man spiedīgi, man nav brīvības. Es esmu it kā spīlēs un važās, un nevaru paveikt to vissvarīgāko, kādēļ es atnācu. Kāda skumja glezna, Jēzus kā gūsteknis, tas, kas dāvā brīvību, kā sasaistīts, savažots un no visām pusēm spaidīts. Tas, kurš nāca, lai iedegtu uguni, ar skumjām saka, ka nevar to izdarīt, viņam noliktā šķēršļa dēļ. Dargie draugi, bet tagad piegriezīsimies mūsu laikam un pavaicāsim sev. Bet vai tieši tāpat tas neizskatās arī pie mums? Vai kungam ir dota brīvība tavā sirdī? Jeb tagad ir nolikts viņa priekšā šķērslis?
Varbūt, ka arī tagad, esot mūsu vidū, viņš ir kā gūstā, esot ierobežots no visām pusēm. Varbūt, ka arī mēs turam Jēzu tā, kā kādreiz viņu saņēma ciet kareivji, vedot pie augstā priestera. Iespējams, ka arī mūsu dzīvē viņš jūtas savažots un nevar paveikt to, ko vēlas. Vai saprotiet, par ko es tagad runāju? Jo tieši šajos vārdos arī ir ietverta dziļā jēga. Kā es mocos? Tagad tik daudz sludina par to, ka jāpieņem Jēzus par savu personīgo glābēju un dzīves kungu. Labi, tas ir pareizi. Tie ir patiesi vārdi, pret kuriem man nav ko iebilst, jo saskaņā ar rakstīto debesis priecājas par katru grēkus nožēlojušo grēcinieku. Bet cik skumji, ja cilvēks Jēzu pieņēmis, viņu sasaista, sasien un pēc tam ieslēdz viņu cietumā, kur viņš mīt kā ieslodzītais un vergs. Bet visam vajadzētu būt pavisam citādāk, tieši otrādi. Ne viņš, bet mēs viņam vergi. Un tomēr arī tagad, diemžēl, atkārtojas tas pats, kas bija. Jēzus mūsu dzīvē ir sasaistīts, sagūstīts un ierobežots no visām pusēm. Liecinot ļaudīm par Kristu, mēs mīlam stāstīt par to, kā par viņu ņirgājās, izsmēja, kā viņu sita un spļāva viņam sejā. Bet vai zināt, ka tas pats arī notiek šodien? Kā tā jūs vaicāsiet? Vai tad kaut kas tāds ir iespējams? Kurš tagad var turēt gūstā visu ķēniņu, un kurš gan var par viņu ņirgāties šodien? Jā, mani dārgie, lai cik sāpīgi tas būtu, bet ir jāatzīst, ka tas ir iespējams. Arī šodien Jēzus var tikt apspļaudīts un apsmiets, zākāts. Vaicāsiet, kādā veidā? Romiešiem 2:24 apustulis Pāvils, vēršoties pie mums, saka: Jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots pagānu starpā. Skatoties un redzot kristiešu necienīgo dzīvi, šīs pasaules ļaudis izplata ļaunas valodas un liek kaunā to, kā vārdā mēs sevi saucam. Tieši tā tagad tiek sists Kristus. Atkal un atkal viņam jācieš. Ņirgāšanās un zākāšana atkal un atkal top par viņa likteni. Un nevis kāda cita, bet mūsu vainas dēļ. Bet tikai ziniet to, draugi, ja mēs ņemam uz sevi Jēzus Kristus vārdu tādēļ, lai pēc tam tas tiktu nopelts, tad mēs būsim vainīgi Dieva priekšā un nenovēršami saņemsim par to sodu. Labāk vispār nepieņemt Kristu, nekā pieņēmuši atnest viņa vārdam negodu. Cik daudz mūsdienās ir tādu, kas sevi sauc par kristiešiem, bet patiesībā ir ieroči velna rokās. Rādot uz tādu ticīgo, bezdievji saka: paskatieties uz viņu. Šis cilvēks sauc sevi par kristieti un Dieva bērnu, bet kāda ir viņa dzīve?
Tā runājot, es nedomāju vienīgi par netiklības grēku un laulības pārkāpšanu, kuru, diemžēl, arī var sastapt kristiešu vidū. Es nenosaucu arī tā saucamos rupjos grēkus, kā smēķēšana, dzeršana, zakšana un citus, par kuriem nedrīkstētu būt pat ne runa to vidū, kas sevi sauc par ticīgiem. Un tomēr, lai cik tas nebūtu skumji, jāatzīst, ka kristiešu vidū ir nemazums tādu, kuru dzīve, ja ir bez iepriekš minētiem grēkiem, arī nevar priecēt Jēzu Kristu. Un tad kungs cieš, esot sasaistīts, mocīts un zākāts. Sakiet, kā tas izskatās jūsu dzīvē? Vai jūs kādreiz par to domājiet, kā Jēzus jūtas jūsu sirdī? Vai viņam ir viegli tur atrasties? Vai var viņš tajā brīvi justies, piepildot to, kādēļ viņš nāca? Ja viņš ir tik ļoti sažņaugts ar jūsu grēkiem, ka vaidot ir jāsaka, ak, kā es šeit mocos un ciešu. Mūsu dzīvē ir daudz kā tāda, kas var žņaugt to kungu un būt kā šķērslis viņam. Un daudz kas no tā ir tas, kam mēs vispār nepievēršam uzmanību. Piemēram, kaut vai vīra izturēšanās pret sievu. Svētie raksti šajā sakarā veista tā. Tāpat vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievieti, kā ar vājāko radījumu. Godājiet viņas kā tādas, kas ir arī žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas. 1. Pētera 3:7. Kaut gan šeit būtu ļoti daudz ko teikt. Tomēr būtu labāk, ja katrs pats nopietni pārdomātu šos vārdus. Paņem savu bībeli, dārgais brāli, atrodi tur atbilstošas vietas un svēto rakstu gaismā pārbaudi savu ģimenes dzīvi un savu attieksmi pret sievu, neizslēdzot savu kā laulātā attieksmi pret viņu. Kāda tā ir tev? Un kā tas izskatās jums šajā ziņā? Vai tu patiešām saproti, ka viņa ir vāja sieviete, kurai ir vajadzīga tava palīdzība, līdzjūtība un atzinība? Vai nav tavā rīcībā pret viņu kas tāds, kas ir kā šķērslis tajā, lai tavas lūgšanas tiktu uzklausītas? Var taču tā būt, ka cilvēks slavē Dievu un pateicas, un tajā pat laikā tas kungs viņa sirdī jūtas kā saistīts, ierobežots, tieši tāpat, kā tas bija kādreiz. Slimie kļuva veseli, aklie sāka redzēt, klibie varēja staigāt, un tauta teica un godināja Dievu par viņa varenajiem darbiem. Bet Jēzus, Jēzus ar skumjām teica, ak, cik man maz vietas, kā es mocos. Es esmu kā gūsteknis, tā saistīts. Tas, pie kura nāca neveselie un saņēma dziedināšanu, teica pats par sevi, es esmu slims. Kas lai to zina? Iespējams, ka tā laika mācekļi arī neizprata šos vārdus. Bet varbūt viņi pat vaicāja, Rabi, kāpēc tu mocies? Kas tevi dara slimu? Un izdzirdēja atbildi. Es nevaru piepildīt to, kādēļ es nācu šajā pasaulē. Cilvēciski domājot, varētu likties, ka tam kungam
bija visi iemesli būt apmierinātam ar to, kas paveikts. Un tomēr viņš saka pilnīgi saprotami, ka ne brīnumi, ne dziedināšanas, bet nest uguni uz zemi ir viņa galvenais mērķis. Un tā mēs redzam, kas toreiz bija iemesls mokām un ciešanām Jēzus zemes dzīvē. Bet tagad? Kāpēc arī šodien viņš ir spiests teikt, kā es ciešu? Es tieku savažots. Cik nebrīvi ir manam garam cilvēku sirdīs, kuri ar savu dzīvi ir aizbāzuši man muti, tā, ka es nevaru caur viņiem runāt, nevaru izpaust savu spēku un darboties tā, kā es vēlos. Dargie kristieši, lai cik rūgti būtu to apzināties, tomēr atzīsimies vaļsirdīgi, ka tas kungs patiešām nevar caur mums rādīt savu spēku, un ka tam iemesls ir nekas cits kā grēks. Un tagad vēlos pieskarties kādam jautājumam, kurš man liekas ļoti nozīmīgs. Pirms savas paņemšanas debesīs Jēzus, vēršoties pie saviem mācekļiem, teica: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un darīt par mācekļiem visas tautas. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Mateja 28, 18 līdz 20. Šie vārdi runā par to, ka mums jāmāca citus ne tikai zināt, bet arī darīt, ievērot. Par nožēlu, liela nepilnība mūsu šodienas svētrunās ir tā, ka mēs ļaudis vadām pie zināšanām, bet ne pie izpildīšanas. Bet Jēzus mūs tādam nolūkam nesūtīja. Mums jāmāca ļaudis ne tikai zināt Dieva patiesību, bet to piepildīt savā dzīvē, savā staigāšanā. Šodien kristietībā plaši izplatīts ir vienkārši zināt ar prātu, kas diemžēl atrodas tikai un vienīgi galvā. Cik daudz tiek lasītas grāmatas, cik sarunu notiek, cik daudzas stundas tiek veltītas apspriešanai un domu apmaiņai, sapratnei par to vai citu rakstu vietu, un viss tikai tāpēc, lai vairāk zinātu. Cik gan vairāk būtu labuma, ja visu to laiku lietotu tam, lai ar savas dzīves piemēru un staigāšanu parādītu citiem, kā šos rakstus vajag savā dzīvē izdzīvot. Bībele runā par to, lai vecāki, un vispirms tas attiecas uz tēviem, mācītu saviem bērniem Dieva baušļus un kā staigāt Dieva priekšā viņa ceļos. Un šeit tik svarīgs ir personīgais piemērs. Ir nepietiekoši pateikt bērnam par to, ka viņam ir jādzīvo pareizi. Viņam ir jāparāda, kā to darīt. Kā tēvs un māte rīkojas un dara, kādas ir viņu savstarpējās attiecības un veids, kā viņi izturas pret citiem cilvēkiem. Lūk, tas ir tas, kas uz visiem laikiem paliek bērnu sirdīs un būs vislabākā garīgā skola. Ja viņi savā ģimenē redz patiesu kristīgu dzīvi, tad nav vajadzība par to daudz runāt. Sakiet, vai tas tā ir pie jums?
Cik daudz šodien tādu vecāku, kuri saka, mēs vairs nesaprotam, ko darīt ar mūsu bērniem. Mēs nespējam viņus noturēt patiesībā. Ko lai saka? Bēdīgs fakts. Bet kristīga jaunatne ir mūsu nākotne. To pazaudējot, kristietība zaudē savu nākamību. Vecāki, gribētos jums vaicāt, cik daudz laika jūs veltījat tam, lai iemācītu bērniem staigāt Dieva bijībā? Vai jūs ziniet, ar ko ir aizņemti viņu prāti un sirds? Vai jūs zināt, ar ko tiek aizpildīta viņu apziņa? Paņemiet rokā grāmatas, kuras viņi lasa, un paskatieties, ko viņi tajās redz un ko no viņām mācās. Vai tiešām jūs nesaprotat, pie kā tas viņus novedīs? Jeb jūs paši esat ar to pārņemti, pat nenojaušot, kurp jūs šīs traumas nes. Kas tad notiek? Mēs nežēlojam laiku un spēku, lai ietu vai brauktu kaut kur un sludinot, vestu neticīgos pie Kristus. Tajā pašā laikā nepamanot, ka pazaudējam tos, kuri ir mums blakus. Kāds sludinātājs Vācijā man teica, mēs, Eiropas iedzīvotāji, dodamies uz visām pasaules valstīm, sludinot tur evaņģēliju un atgriežot pagānus pie Kristus. Un tas, protams, ir labi. Tai pašā laikā mums jābūt modriem, lai tajā laikā, kad esam tā aizņemti, lai mūsu zemes iedzīvotāji nekļūtu par pagāniem. Jā, tā tas patiešām ir, draugi, un tāpēc mums vienīgā glābšana ir Kristus, augšām celtais, kuram patiešām ir jāatrodas mūsu vidū, un lai viņš varētu darboties brīvi un bez šķēršļiem. Pēdējā laikā ļaudis sevišķi bieži rīko demonstrācijas, pieprasot atbrīvot to vai citu personu no ieslodzījuma un ļaut viņam darīt to, ko viņš grib. Bet pasakiet, kad beidzot kristieši arī celsies un teiks, Kungam Jēzum Kristum nevajag mūsu dzīvēs dzīvot līdzīgi ieslodzītajam. Mūsu vidū viņam nevajag būt sasaistītam. Ne mums, bet viņam pieder vara. Un viņam ir jādod iespēja rīkoties tā, kā viņš vēlas. Vai tad pats debesu Tēvs mums to nemāca, kurš viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles, lai apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam Tēvam par godu. Filipiešiem 2, 9 līdz 11. Dievs Tēvs deva Jēzum visu varu debesīs un virs zemes. Viņš deva viņam vietu sēdēt pie savas labās rokas debesu valstībā. Un jūs? Vai jūs to pašu darāt priekš Kristus? Vai jūs devāt viņam iespēju sēdēt pie jūsu labās rokas? Jeb vai tajā vietā jums iesēdies jūsu paša uzpūtīgais es, jūsu vīrs, jūsu sieva, jūsu māte, tēvs vai jūsu bērns? Pārbaudiet, kurš patreiz ieņem vietu jūsu sirds tronī,
Un atcerieties, kā par to runā Bībele. Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Lūkas 14:26. Kā redzat, mīlestībai uz saviem visdārgākiem cilvēkiem, sievu, vīru, tēvu, māti, bērnu, salīdzinājumā ar mīlestību uz to kungu, ir jābūt līdzīgai naidam. Bet vai tas tā patiešām jums ir? Vai jūs mīliet to kungu ar tādu dziļu un nedalītu mīlestību? Vai patiešām Jēzus priekš jums ir dārgs un nenovērtējams, kuram ir galvenā nozīme jūsu dzīvē? Esmu pārliecināts, ja kaut vai 10. tiesa no visiem tiem, kas sevi sauc par kristiešiem, būtu tādi, kuriem Jēzus būtu dārgākais par visu citu pasaulē, tad ļoti daudz kas šodien pasaulē izskatītos savādāk. Un ja jūsu vidū atrastos cilvēks, kas sevi pilnībā, bez atlikuma atdotu sevi Jēzum, un kuru pilnā mērā Kristus savā spēkā varētu lietot, tad visu pasauli varētu apgriezt otrādi. Tas kungs saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Mateja 28:19, Marka 16:15. Ievērojiet, ka viņš neteica, es nomiru, un tāpēc ejiet un nesiet evaņģēliju pasaulē. Un viņš arī tā neteica, es augšām cēlos, tāpēc ejiet un sludiniet visai radībai. Nē, viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un tāpēc ejiet un dariet citus par maniem mācekļiem, mācot viņiem turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. No tā izriet, ka tieši viņa vara un viņa visspēcība atver mums ceļu labās vēsts sludināšanai. Pie mums misijas stacijā ir slimnīca bez ārstiem, kurā daudzi saņem dziedināšanu tikai caur lūgšanām. Jo Dievs arī šodien ir tas pats, kāds viņš bija 2000 gadus atpakaļ. Un tomēr, neskatoties ne uz ko, Dieva vara un spēks mums dots ne tādēļ, lai pirmkārt dziedinātu cilvēku, bet tāpēc, lai mācītu cilvēkus darīt tā, kā Dieva vārds māca. Kāda jēga, ja mēs esam spējīgi uzvarēt visu karaspēku, bet nespējam savaldīt savu mēli, pakļaujot viņu svētā gara vadībai? Kāds labums, ja jūs varat tūkstošus pievest Kristum, bet paši esat savai miesaskārībai pakļauti, vai nu domās, vai rīcībā, dzīvojot dzīvi netiklībām? Priekš kam visi jūsu skaļie sprediķi, ja Jēzus jūsu paša sirdī ir tā saistīts, zākāts un plosīts? Kā jūs varat teikt, ka ļaujat Kristum brīvi rīkoties un darboties, ja kaunieties no viņa skolā, darbā, uzņēmumā? Vai tad viņš var caur jums izpaust
savu spēku. Ja ar vārdiem, rīcību un darbiem jūs pastāvīgi viņu noliedzat, protams, ka nē. Tad viņš ir tikai kā vergs. Tad viņš iekš jums tiek spaidīts, savažots un sasiets. Apostolis Pāvils bija Jēzus Kristus vergs. Un tāpēc kungs sevi varēja pagodināt viņā, runāt caur viņu un lietot pēc sava ieskata. Vai Kristus var to pašu teikt par jums? Grēki mūsu dzīvē neļauj tam kungam darboties, neļauj sasniegt to mērķi, kādu viņš noteicis. Kristiešu dzīvē, piemēram, savu līgstu mierīgi var savīt neiecietības grēks, bet neiecietība vienmēr ir šķērslis tā kunga ceļā. Ticīgs cilvēks ir spējīgs būt nervos un ātri sakaitināms. Viņā var dzīvot patgalvība, naids, ļaunums, var izpausties nenovīdība, greizsirdība un izlikšanās, liekuļošana, aizdomas. Vai jūs domājat, ka tādā sirdī Jēzum ir viegli un brīvi? Ak, nē, viņš ir kā sasaistīts. Dargie draugi, tagad nav laiks, lai ticot tam kungam, pamanīties vilkt aiz sevis šo nelietību, apkaunojot tādā veidā viņa svēto vārdu. Cik tas būtu brīnišķīgi, ja mūsdienu kristietība atbrīvotos no tādiem kristiešiem, kuri saucot sevi svētā vārdā pacieš savā dzīvē grēku un pašu velnu, jo viņi nav spējīgi pienest slavu un godu mūsu kungam. Labāk, lai būtu 2 kristieši, kuri kalpo tam kungam ar karstām sirdīm, nekā 2000, kuri sevi, saucot par kristiešiem, pacieš savā dzīvē grēku. Ar 2 uzticamiem saviem kalpiem kungs var paveikt daudz vairāk nekā ar 2000, kas ir neusticīgi un ticīgi tikai pa pusei. Lieta jau nav daudzskaitlībā, bet kvalitātē. Cik bieži var redzēt kristiešus ar drūmām sejām? Kristiešus, kuri gandrīz vienmēr ir nospiesti un ir depresijā. Un ja viņiem vaicā, kā klājas, tad tūlīt atsākas pierastā skumjā dziesma. Ak, pavisam slikti, es slikti jūtos. Gandrīz nepārtraukti sāp galva, un sāp te, un sāp tur. Īstenībā ne Jeremijas raudu dziesma, bet paša personīgā raudu dziesma. Reiz, kad pietrūka spēks uzklausīt visas žēlabas no viena tāda kristieša, es viņam teicu: nākošajā reizē, kad es satikšu tevi, es vairs nejautāšu, kā tev klājas, tāpēc, ka tava sejas izteiksme to jau pasaka. Tu jau pietiekami ilgi esi man stāstījis par savu pašsajūtu, bet tagad pasaki man, kā tavā sirdī jūtas pats Jēzus? Kā viņam tur klājas? Un ko viņš šajā gadījumā saka? Laikam jau būtu labāk, ja mēs satiekot viens otru nevis prasītu, kā klājas, bet apvaicātos, kā Jēzus jūtas, esot tavā un manā sirdī. Kā viņam klājas mūsu sirdī.
Vai viņš jūtas sasaistīts, sagūstīts un savažots, jeb viņam ir dota tāda brīvība, ka viņš var sevi izpaust visā savā spēkā, slavā, godības pilnībā? Vai viņš var darboties caur mums tā kā vēlas? Vai mēs dodam viņam tādu iespēju, jeb mūsu dzīvē ir daudz kas tāds, kas ir kā šķērslis priekš viņa? Es esmu nācis tādēļ, lai kaut ko paveiktu, teica Jēzus mācekļiem. Tomēr nevaru to izdarīt. Cik tas ir briesmīgi, ja arī šodien kungam ir jāsaka. Kā es vēlos caur jums piepildīt savu darbu, bet tā arī nevarēju, tāpēc, ka jūsu grēki un pārkāpumi pastāvīgi priekš manis bija kā šķērslis, kas stājās ceļā. Man bija vara un spēks Tēva dota, bet jūs tā mani apspiedāt un saistījāt, ka man neizdevās paredzēto īstenot. Tā, kā kādreiz Jeruzālēmē mani savažoja mani ienaidnieki, tā jūs, kas saucat sevi par maniem bērniem, to pašu man darāt. Saki, draugs, vai arī tu neesi to skaitā, kuri sasaista? Pārbaudi, vai nav tavā dzīvē priekš Jēzus virves, grēka virves, kas saista Jēzu, neļaujot viņam darboties? Ja tas ir tā, tad pārrauj tās pēc iespējas ātrāk. Tikai neesi līdzīgs kādam cilvēkam, kurš drūmi man teica: zini, Erlo, ar mani kaut kas nav kārtībā. Tad kas par lietu, es atbildēju. Nes savu nastu tam kungam un pēc iespējas ātrāk nokārto šo jautājumu. Kas tad tevi moca? Ak, viņš knapi izdvesa. Mani pilnīgi nomocījušas manas zobu sāpes. Kā redziet, iemesls viņa drūmumam un nospiestībai bija zobi. Bet kāds sāpēm sakars ar mūsu garīgo stāvokli? Mūsu miesai reiz ir jāmirst. Tā Lācars paša kunga tika uzmodināts no mirušiem, un tomēr viņam pēc tam bija jānomirst. Gribam to vai ne, bet mēs visi reiz nomirsim un tiksim tārpu apēsti. Tas taču ir neizbēgami. Un tāpēc, cik daudz svarīgāks ir mūsu garīgais stāvoklis un mūsu attiecības ar to kungu. Nevelti rakstos lasām, ka pat ja mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšķīgais caur augšām cēlušā glābējas spēku dienu no dienas atjaunojas. 2. Korintiešiem 4:16. Kā ir ar tevi, kristieti, šajā jautājumā? Vai var Jēzus tevī darboties tā, kā vēlas? Vai viņš var savā varā, spēkā un visspēcībā piepildīt tavā dzīvē to, kas ir viņa debesu Tēva griba? Vai tajā evaņģēlijā, ko tu sludini, ir Dieva spēks? Viens kristietis no Zulu cilts, reiz pabijis Eiropā, teica, vēršoties pie klausītājiem: pie mums, Dienvidāfrikā, bezspēcīgs evaņģēlijs nekad nevarētu mūs izvest no pagānisma tumsas. Cik tas ir pareizi? Evaņģēlijā, kuru sludinām, spēkam ir jābūt. Šodien ir daudzi evaņģēliji,
diemžēl, ļoti daudzi. Ar tādiem evaņģēlijiem cilvēki atnāk pie krusta ar savu grēka nastu un ar to pašu grēka nastu aiziet. Caur tādu evaņģēliju ļaudis griežas pie Kristus un tad turpina dzīvot iepriekšējo grēcīgo dzīvi. Tikai ziniet, ka tāds evaņģēlijs mūs neglābs. Mums ir nepieciešams evaņģēlijs, kurā ir augšām celtā Kristus spēks un kurš spēj mūs atbrīvot no vecā cilvēka, no mūsu nešķīstuma, pasaulīgās dzīves un no grēkiem. Caur mūsu jauno dzīvi Kristus vēlas pasaulē parādīt, ka viņam ir spēks atbrīvot no grēkiem, sniegt dvēselē dziedināšanu. Bet vai tas tā ir pie jums? Vai viņš var caur mums pārliecināt ļaudis tajā, ka viņam nav nekas neiespējams? Kaut tas kungs dotu, ka šeit jūsu vidū atrastos tādi cilvēki, kas dotu Dievam neierobežotu rīcības brīvību. Cilvēki, kuru sirdīs nav grēka virves, kas sasaista svētā Dieva garu. Ļaudis, kuru dzīvēs piepildās Tēva griba, kā uz zemes, tā debesīs. Dārgais draugs, es tagad vēršos tieši pie tevis. Saki, vai Jēzus tavā dzīvē var ieņemt vietu pie tavas labās rokas tā, kā viņš tagad ir godībā pie sava tēva, sēžot pie viņa labās rokas? Ja nē, ja šo vietu ieņem kas cits, tad apgriez sprandu tam elkam, vai kas tas arī nebūtu, vai cilvēks, vai kaut kas cits. Un jo ātrāk tu to izdarīsi, jo labāk tas būs priekš tevis. Ļauj, lai tavas sirds tronī apsēžas tas, kuram uz to ir tiesības. Lai tavā dzīvē vienreiz un par visām reizēm tas kungs kļūst galvenais, pirmais un pēdējais.